Jā, jau rīt, uz kapiem, uz morgu, ejiet, kur jūs gribat. Tā, kāds dakterīts. Ko jūs tā satraucieties dēļ vēdera atstātajām šķērēm? Parīt sekcijā dabūšu ārā. Tā Evalds, jā, dakteris Evalds tā. Nu, jā. Kurš tā ēd? Vienkārši un skaidri. Aizvāciet savas zeķes, jau tā diegu nav ar ko vēdera šūt, jā? Labi. Izbeidziet rīt termometrus, jau 6 stundas laikā es esmu sašutis. Atveriet taču muti, lai es varu izvilkt savu pirkstu. Un nebāz mutē pincetī. Melns ar ārā, jums atkal ir cukurslimība. Atkal. Lūdzu, nemāciet man, kas ir osteohondroze, es zinu labāk. Kur rakstīts, ka ginekologs nedrīkst būt gejs? Jā. Vilnis atsūtīs, vai man jūsu vietā to kobru jārīko? Pirtī iesiet, viens pats un ar pasi. Ja jums kas nepatīk, ejiet pie veterinārā ārsta. Kundze, lūdzu tikai neizģērbieties. Šitas labs dakteris Artis atsūtīs. Kā tu elpo? Neviens tā neelpo. Tas ir labi. Neaizmirstiet, ka kājām ar... Nemaisieties pa kājām ar saviem Sklifosovska aparātiem. Izrauš kājas. Jā. Ko jūs man te rādat? Vai tas ir ānus? Cik reizes jāatgādina Puškinu? Pirmais nāk svērties Napoleons. Nelieniet manā privātajā dzīvē, kā es nelienu jūsējā, dakter, teiciet, varētu būt, jā. Nebļaujiet, zobārs tā nav tikai profesija, tā ir arī mana izklaidēšanās. Solvita, dakter Solvita, ārsts dermatologs sauc no kabineta. Šitas ir viens no labāk. Nu, ko jūs tur kasāties? Nākošais. Ja jūs izņemtu no ausīm vati, jūs dzirdētu, ko es saku. Vēls prāvis. Tā brīdī arī izņēma. Medmāsiņa Vija šoreiz. Es te neko nedarīšu. Jūs jau esat augsts un smirdat pēc līķa. Paties notikums. Dakteru melnais humors. Velciet tā kreistās bikses kājās un beidziet baidīt citus pacientus. Jūs, māsiņa, esat traka, vai? Es teicu ģipsi uz kājas un termometru uz tūplī, nevis otrādi. Te nav adatu terapija, te potē pret encefalītu. Psihiatra kliedziet no balkona. Šiziķi, visapkārt, vieni šiziķi. Visiem, nevis konkrēti. Es skaidri uzrakstīju kādas svecītes, kuri jābāž. Jā. Neviens jums neliktu pirkt lielās saimniecības sveces. Jā. Nu, man tā kā pietikās. Pētītais no Zarnu. Nu, un? Dzerat, pacients. Korķis redzams? Korķis redzams. Es jums jau stundu skaidroju, jums ir pārāk šauras apašbiksas, a jūs tikai aklā zarna. Ko jūs darāt? Nekas nav jārī. Šīs secītas lieto anāli, nevis orāli. Jā. Ak, Dievs, kā jūs to visu aprijāt? Tā kāds dakterīts, jā. Saimnieki, kur ir... Slimnieki, saimnieki arī labs gan. Slimnieki, kur ir jūsu pārējās ķermeņa daļas? Ja neatnesīsiet, es neko nedarīšu. Čiekurs dibenā jābāž pavisam savādāk. Arī tā. Zilo šķidrumu tamponos, lai tikai reklāmās.
Jā, nē, nu, ir no kā izvēlēties, jā, tad. Jā, vēl kāds atnāk. Solvite, jā, ārsts, dermatologs sauc no kabineta. Nu, ko jūs tur kasāties nākošais, jā? Tas ir labs, vai arī, nu, šī ziņa, šī ziņa visapkārt vieniši. Prātā jukušais psihiatrs, ko no balkona. Jo šeit nav konkrēti vēršanās pie viena pacienta, bet, nu, principā, nu, pret vai šitas ir labi, klausies tikko, kā ienāc labs. Nu? Vai varētu lūdzu operēt pēc nedēļas tā pacients? Pēc nedēļas jums sieva varēs braukt pakaļ ar smago mašīnu. No. Kā tu elpot? Neviens tā neelpot. Arī ir labs. Un jūs māsiņā, nu, par to ģipsi, jā. Operācija mācīgi liet uz ķirurgu. Ko jūs man aiztiekat? Jūs taču esat sterils. Jā. Nu, ko darām? Es nezinu, man pat liekas par tiem šiziķiem, vai ne, vai tas nebija labs ko? Nu, bija jau labs jau, nu, protams. Nu, kā jums, mūsu klausītāji cienījamie, liekas, jā? Nē, nu, te bija viens no pirmajiem, to mēs nepateicām, kas ienāca. Vai tiešām jums slinkums atnāk pie manis? Ak, pie jums ceļi bija izkaloti. Kolēģis nākat skatīties, kas notiek, ja pats labo zobus, jā? Nu, tūk tāds variants. Nu, labi, protams, jā, bet es domāju, nu, tad par šiziķiem jāmām, jā. Par šiziķiem.